nosusināt mišāru. Pagaidzi šo nelaidz zubē. Jaunās tūžas epizode. Neaizmirsti uzspiest like, uzrakstīt komentāru un abonēt šo kanālu. Ja nē, tad tu nemīli savu māmu. Podcasts ir bez Rendijas. Šoreiz pēc, kad Rendijas mūs uzmetējām, tad mēs pasaucām kapteini, par ko mēs šodien runāsim. Sveicināti jaunajā stūžas epizodē. Un šodien mēs tā kā parunāsim par idejām, kā viņas var smelties, kā var gūt pieredzi vairāk, tā kā var būt zinošāks varbūt par daudzām lietām, par alkohola dzērieniem un vēl visu kaut kādām tādām tēmām, ķipa, kuras pusauģiem ir aktuāls. Un sāksim ar tā kā pieredzes smelšanos, tā kā, ko es esmu pieredzējis un ko jūs esat pieredzējuši, ķipa. Okay. Mēs varam parunāt. Un, es sākšu ar to, ka tā kā pieredze ir ļoti viegli iegūt, ja tu ej ārā un dari tā kā prikoli. Tā kā. Ja tu sēdēsi visu laiku mājās iekšā, tad tev nekas neattīstīsies. Ja tu tā kā ies ārā un dzīvos dzīvi, jebko, ko tu dari, tā kā, tas ir viss labi, ja, bet ir robežas, kuras nevajag pārkāpt. Man ir tādas bijušas robežas, kuras es esmu pārkāpis arī. Un šīs robežas tā kā ir ļoti liels faktors. Protams, narkotikas, alkohols un viss tas, ko pusauģiem nevajadzētu lietot. Un arī 18-gadīgajiem. Jo tas ir nelegāli, to nevajag darīt. Bet ja kādreiz sanāk, tad neiesaku turpināt. Un pieredzes smelšanās ļoti asociējas ar jauniešu dzīvi kā tusi un vēl visādas pasēdēšanas un visi tie prikoli. Tā kā, ja jums ir iespējams doties uz tādiem, jūs varat mierīgi doties, bet tā kā ēsiet ar saprātu un neņemiet visu, ko jums dod meitenes un stilīgi džeki, ķip. Jo tas, ko jūs varat darīt, tas var arī nebūt stilīgi. Ko var meitenes dot? Meitenes var jums dot jebko. Viņas var, lai jūsu vēlnu izvilktu no jums, viņas jums var pasniegt visādas narkotikas un tā tālāk, kuras jums nevajadzētu ņemt. Un šīs lietas, tā kā, jums vajag paturēt galvā, tad, kad jūs dodaties kaut kur ārā no savas mājas. Vislabākais ir, protams, pavadīt laiku ģimeni. Tā tu visvairāk dabūsi to saprātu. Tā kā tu nevajag lietot neko, lai būtu stilīgiem. Stilīgs esi tu pats, ja tu runā un apzinies, ko tu dari. Un jums ir ko pateikt? Kā tu smēlēsi savu pieredzi? Par kādu pieredzi tu runā? Par pieredzi tā kā vispār apkārtējo, kad tu izēji ārā no mājas. Un tā kā, tu zini, ir tādi cilvēki, tā kā, kad viņi sēž tā kā mājās un vispār neiet ārā. Viņi sēž pie datoriem, neko nedara. Viņiem nav pieredzes. Tā kā, piemēram, ja viņi iziet ārā ar meiteni, viņi nevarētu neko baigi parunāt, jo viņiem nav pieredzes. Kā tu smēlēsi šo pieredzi? Tā kā, jo tu esi vecāks nekā mēs, abi divi. Un tev gan jau ir daudz vairāk tā kā, ko pastāstīt par šo pieredzi smelšanos. Kādu pieredzi smelšanos? Kā tu iesāki tā kā... Iet ārā ar meitenēm, kā tu iesāki čilot, kā tu iesāki, tā kā, kas bija tavs pirmais, tas praims, kad tu sāki, tā kā žoska, ķipa, būtu reāli nice pacens, ja, bet neko nelietojot. Es teiktu, ka 15 gados. Līdz tam es biju tieši tā, kā tu teici, ka tāda, kas sēž mājās un vispār neko nedara. Sēdēja pie kompīša, vispār neko nedarīja. Un tad kaut kā... Ja godīgi, varbūt pat viss sākās daļa tā, ka es sēdēju pie kompīša. Bet ka pirmo reizi, kad es tā kā, kas man ir tāds atmiņā, kas tā kā atvēra man citu pasauli ārpus datora, bija tā, kad es satiku Sampā. Zini, kas ir Samps? Jā, tas ir tipa San Andreas, tipa roleplay, tipa rīkals. Jā. Un tādu es spēlēju. Un es tur es kaut kā sāku runāt ar džekiem diviem. Un... mēs riktīgi sākām ar viņiem spēlēt kopā, un tad es uzzināju, ka viņi ir no Liepājas abi divi. Jā. Un kaut kā mēs riktīgi sākām tā kā ar viņiem runāt katru dienu Discordā,
Un vienkārši pēkšņi viens no viņiem, viņš ir jau vecāks par mani, man liekas, kaut kāds 4 gadus vecāks, varbūt 3. Jā. Un viņi piedāvāja braukt laivu braucienā. Un es jau, paigi neko vispār nedarīju saviem draugiem, ķipa, kur es tūlīt vēl ar šitādiem vietiem braukšu, bet kaut kas man iešāvās galvā, ķipa, davai, pofik, ķipa, kas man tur izvaros, gan jau, ka nē. Jā. Un es aizbraucu laivu braucienā par viņiem, un tas bija tāds pirmais, kad es pēc tā arī sāku tā kā rīktīgi ar saviem draugiem no savas pilsētas kaut ko sākt darīt. Un, tā kā es teiktu, ka varbūt tā gameošana ir laba, līdz tu saproti, ka ir arī jādara kaut kas ārpus tās gameošanas. Jā, ļoti labi tu izstāstīji to tā kā manevru. Bet jā, tā kā man arī tā bija. Man ir vispārībā, es Kārli, manuprāt, tevis iepazinu caur Discord arī. Mēs sēdējām Discordā un mēs tā kā spēlējām, manuprāt, CS vai kaut ko tādu, vai Fortnite. Un tad mēs vienkārši izgājām ārā, kad Oblaks atbrauc uz Latviju. Ķipa. Jā. Jo mums ir draugs, kas dzīvo tajā Zviedrijā. Un man pirmo reizi pasauca viens draugs uz Salaspili, no kurienes arī Kārlis ir. Un bija ļoti interesanti, bet tajā laikā es vēl viņu nepazinu. Un tad mēs sākām vairāk sēdēt pie datoriem tā tālāk. Un mēs nevis spēlējām datorus un palikām pie datoriem, bet mēs actually izdomājām kaut ko darīt. Un manuprāt, pirmā reize, kad es tev satiku, bija Saļikā, kad Oblaks atbrauc uz Latviju, ne? Jā, es neatceros, cik gadu, 3 gadu atpakaļ. Jā. Bet, manuprāt, mums ir viena dziesma kopā, ko mēs uztaisījām. Tu jau zini, SoundCloudā jūs varat aiziet iečkot. Un, manuprāt, es pat tevi nepazinu, pirms mēs uztaisījām to dziesmu. Manuprāt, mēs viņu uztaisījām caur Discord. Tā arī bija, jā. Mēs viņu uztaisījām vienā dienā, man liekas. Jā. Mums bija ideja jau bišķīt ātrāk, tā kā vienīgais... Tu vēl nebija sācis repot. Es neko nezināju, kas jā, tāds tu ir. Vispār tas bija crazy, tā kā tu iegāji tik crazy. Un kādas tev vispār ir pieredzes, tā kā, ka tu arī biji gaming fujaks, ķip? Jā, es biju gaming fujaks, jā. Bija tāds posms, kad es ar savu čomu pat pelnīju naudu, ķip, caur gamingu, ķip. Un bija savu e-sporta komandu un tā tālāk. Bet tas fujaks... Es vairs nespēlēju spēles, bet viņš joprojām turpina augt. Viņš tur pelna 2-3 štukas ar Minecraft, vienkārši močījot, tas ir unbelievable. Bet viņam nav social life. Viņš viņas sauc vairs reizē, viņš tā kā nenāk. Viņam huiziņ, depresija. Jā, tas tā kā, viņš kā papisies, tā kā viņš slēg savā datorā sēž. Jā, tur ir tā pieredze, tā kā. No tādiem cilvēkiem, kas tā kā pelna naudu un tā tālāk, no spēles viedokļiem. Tas ir diezgan labi, bet tev vajag arī atrast to vietu, kur tev vajag izspraukties no tā, kur tu vari atrast vietu, kur tu vari iziet ar tajiem cilvēkiem, ar kuriem tu esi tajā virtuālajā realitātē, īstajā realitātē ārā. Un jūs varat tā sapazīties, un jūs varat gūt vairāk kontaktus. Šis podcasts ir vairāk tāds pamācošs. Daudzi jau zina, kā tās lietas notiek. Bet, diemžēl, ir tādi cilvēki, arī, kas vēl sēž mājās un vispārībā nav attīstījušies baigi un nezinu, kas šajā pasaulē notiek. Jāatrod līdzsvars starp game, virtuālo Jā. Un daudz cilvēku arī, kas nespēlē datoru, sēž mājās. Un pat ja jūs sēžat mājās un nespēlējat spēles un jūs mācāties kaut kā savādāk, tur grāmatu lasīšanu vai vēl kaut ko, un jums nav draugi, jums arī nevajag baidīties pieiet pie kāda klāt. Man visu laiku ir bijis tāds, ka ja es ieraugu tādu diezgan safe cilvēku, es vienmēr pieiešu klāt un pajautāšu ar kontaktiem apmainīties. Es vienu dienu... vienkārši. Jā, ja es redzu, pieņemsim kaut skaistu meiteni vai tā kā... Par meitenēm tur runā. Ne tikai meiteni. Ja arī normāls čalis kaut kāds, Kā tu nosaki, ka normāls čalis tev pretī iet? Paga. Nē, es beidzu. Nē, bet normāls fujaks, viņš labi ģērbis, izskatās tāds swag,
Un tu pieeji pie viņa, tu varbūt gribi apmainīties kontaktiem. Varbūt viņš tev jau pirmajā acu skatienā izskatās tāds safe jacks. Bet tas nav gay. Tas nav ir! Tas nav gay. 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 Kāda ir tava orientācija? Mana orientācija ir pret meitenēm. Es neesmu gay. Pret vai par meitenēm? Par meitenēm. Es esmu par meitenēm. Meitenes ir ļoti skaista radība. Tā kā man vienmēr ir patikušas meitenes. Bet ja skaists džeks, tāds normāls svēg, tad arī tomēr tā mainās. Nu, tie jau ir homie praktiski. Tā kā homie visi ir skaisti. Paskaties, rekurs snikas. Kāds simpātisks džeks. Tu jau nekļūst par frizieru vienreiz, nogriežot matus. Tas pats, tā kā viens skaists džeks uz ielas, viss kārtībā. Man ir jautājums tev, vai tu uzskatīji transvestītus par sievietēm? Es neesmu saskāries nekad ar transvestītu. Manuprāt, transvestīts ir transvestīts. Tas ir gan džeks, gan meitene. Manuprāt, atšķirībā. Nu, nē, godīgi, nē. Nav nekādas atšķirības. Tur vienkārši ir. Ja tev ir dzimuma loceklis un krūtis, tad tas ir transvestīts. Nu, Transformers, jā. Nu, tā kā. Man klasē gāja. Man klasē gāja meitene, kas gribēja būt puisi. Gan jau vēl joprojām. Man tad jautājums, tu runāji par to. Nē. Man liekas. Nav transvestīts. Jā. Vienkārši varbūt gribēja mainīt tā kā to dzimumu. Jā, bet tas jau nav tik viegli. Jā, bet tā kā, manuprāt, protams, meitenēm vispār tas pat nav iespējams. Manuprāt, puišiem tas tikai iespējams. Mainīt dzimumu. Nogriezt? Pielikt nevar? Jā. Viņu pielikt var. Pielikt? Plasmasīgo, tā kā tas neskaitīsies. Bet neskaitās, jā? Neskaitās. Manuprāt, tas nav iespējams tā kā mainīt dzimumu meitenē, bet puišiem ir iespēja mainīt dzimumu. Un, manuprāt, ja tu maini dzimumu, tad tas vispār nav safe, tā kā. Labāk ir palikt pašam, un cilvēki vienmēr tev cienīs tāds, kāds tu esi. Un, ja viņi pat neciena tevi, tad vai nu tev ir kaut kādas problēmas, kuras tu vari izmainīt kaut kādā veidā, varbūt. Vai arī viņiem ir kaut kādas problēmas, kuras arī viņi var izmainīt savus domas vai kaut ko citu pret tevi. Tā kā. Un paskatīties no gaišās puses uz to. Ja mēs runājam par to gaming, un par fujekiem, vai tu esi kādu saticis dzīvē no kādu, ko tu esi caur video spēlēm saticis? Jā, rekurs snikers sēž. Neskaitās, mums bija paziņas jau, draugi, jau pazīstam, bet pilnīgi random fujeks, vienkārši satikt dzīvē, nezinu, no CS maču, sākām bazarēt un nodavājam mītojam. Ir tā bijis? Skaties, man ir bijis tā, ka es spēlēju, man bija agrāk places, pirms man bija dators, un es spēlēju ļoti daudz GTA. Un es ar savu draugu, kas man gāja basketbola skolā, mēs iesākām ar Fortnite, un tad mēs pārgājām uz GTA 5. Un mēs spēlējām GTA 5 online, un viņš visu laiku satika kādus draugus, un viņam bija tāda vislielākā aura, tā kā dabūt tos cilvēkus, tā kā kaut kā. Un tad mēs pārtījā sākām spēlēt kaut kādas playlists GTA 5 un vēl visu kaut kādas tādas prikals. Un es satiku tādu Džeku vārdā Cents. Viņam bija kaut kādi 40 gadi, karoči. man tajā laikā bija reāli kaut 13, 12. Un viņš likās nereāli sevi fujaks, ķipa. Un viņam bija arī dēls. Viņa dēls gan bija rīktīgs krāns, tā kā. Bet mēs spēlējām un bija ļoti interesanti. Un viņš man tā kā, mēs apmainījāmies kontaktiem. Mums arī bija doma satikties, iziet ārā, iehengot, 40 gadīgo. Tas nav tā kā skečs fakti. Tas bija šī ir skečs. Nē. Viņš nereāli sevi pipars. Un, karoča, viņš tajā laikā strādāja Vācijā, viņš vispār ir no ērgļiem, viņš sauc Centis. Ja vārds ir Centis? Jā, Centis. Kas pa lauķim? Nē, Centis bija sevi fujaks. Un viņš vienreiz aizbrauca uz Vāciju.
Un tad viņš man zvanīja FaceTime un rādīja, kā viņš tur strādā, ķip, un tā tālāk. Nereāli safe pipars, tā kā, ķip, pilnīgi čilaks, ķip. Un mums bija doma satikties, bet mēs tā arī nesatikāmies. Nesanāca ar laikiem kaut kā, un tā tālāk, vai nu viņš bija aizņemts, vai nu es biju aizņemts. Un actually, tā kā ļoti, ļoti nesen, tā kā pirms kādiem, tā kā 6 mēnešiem, ja tā padomā, pēdējo reizi es ar viņu 12, 13 gados spēlēju, un tā vairāk kontaktējos. Bet pēdējā pirms 6 mēnešiem, viņš man uzvana, tā kā, un es tāds, halo, ķipa, viņam bija jauns telefona numurs, ķipa, viņš man uzvana, viņš tāds, čau, pundar, ķipa, man pundars bija nīknējums, ķipa, tajā laikā. Un es tāds, kas zvana, ķipa, viņš tāds, kā, tu neatceries, Cēns? Es biju tādā šokā, tā kā es biju pilnīgi šokā. Un Džeks vēl projām grindo, tā kā Džeks pelna naudu. Viņam dēls arī paaudzies, viņš ir kaut kur manā vecumā, viņam dēls ir. Tā kā pilnīgi chill pipars, viņš ir no Ērgļiem, tas ir bišķi lauku rajons tāds, bet tā kā, es saku, pat ar tādiem veciem pieaugušiem cilvēkiem ir interesanti dabūt tā kā kontaktus, jo vienmēr tā kā tev var būt kaut kur tā kā citā vietā, pilsētā vai valstī, tā kā tev var būt pazīstams, un tev vienmēr tā kā, ja tu aizbrauc kaut kur, tev nebūs tā, ka tev nav ko darīt, tā kā tu vari kādam uzrakstīt. Piemēram, mums arī Oblaks ir Zviedrijā, ja tu kādreiz aizmauc uz Zviedriju, reāli var Oblaku pasaukt ārā. Tā kā pilnīgi nice tā kā kontaktēties ar tādiem cilvēkiem, dabūt tos kontaktus un gūt to pieredzi, tā kā izējot ārā ar viņiem. Tā tu iedrošināsies runāt tā kā ar nepazīstamiem cilvēkiem. Un jā, tā ir mana pieredze, tā kā es gūstu kontaktus, kā es gūstu cilvēkus. Jā. Bet tu viņu satiki beigās? Nē, es nesatiku viņu beigās. Tā kā, viņš man pēdējo reizi pirms 6 mēnešiem arī uzvanīja. Mēs parunājām, apjautājāmies, kā iet, ko dara, Džeks strādā, un jā, tā kā, es nezinu. Es ceru, ka viņam viss labi iet. Tā tiešām. Ļoti, ļoti safe pipars bija, ļoti safe. Ko tevi ko pastāstīt? Tā kā? Es jau stāstīju, ka jā, bet 15 gados no Liepājas Džeks. Es esmu saticis, jā, ķipa, no Discord draugiem īstajā dzīvē. Saušam story times. Es paņemu Kristapu līdzi, un mēs braucam uz Ogri satikt to fujeku, jā, ķipa. Viņš anāk puņķainās biksēs, caurās, bez mirdīgs, kaut kāds rītīgi ļevšais pīpars, jā, uz kaut kādu mežu mūsu vēd, jā, ķipa, mega skečīgi. Jā, nav? Jā. Aušam šautāts analginam, piedod, ka es to gan iznoduru tajā mežā, to nazi, kas man bija, bet jā, galīgi jocīgs fujeks, ķipa. Diskordā, ķipa, sevi, bet dzīvē kaut kāds loks. Un man tā ir bijis vairākas reizes, ķipa, kad es biju sīksmi, 8 gadus, kaut kā Skype'ā vēl tur. mcsēd.lv, ķipa, fēkšanos satiku fujeku no Liepājas, ķipa, man Liepājos, ķipa, omdzīvos, un ja es satiku, arī viņš dzīvē kaut kāds ļevšais pīpars, pilnīgi kaut kāds kreisais, ķipa. Valteri, šito skaties, tad uzrakst man, es runāju tev kāds 12 gadus jau, ķipa. Bet, jā, man nav bijis tā kā laba pieredze cilvēkiem, ko es saticu online, un pēc tam saticu dzīvē, teicu, ka viņi pēsti kaut kādu, ķipa, pilnīgi kreisie, ķipa, kaut kādu fufanu. No tādiem kreisajiem, tā kā, skatieties, ja jums sanāk tā kā satikties ar tādiem cilvēkiem, un tā kā, jūs sākumā gribat satikties, jo jums viņš tā kā tajā virtuālajā realitātē liekas safe, bet dzīvē neliekas safe, uz kuru katru brīdi tā kā mierīgi varat doties mājās, tā kā, ja jums kaut kas nepatīk, tā kā. Tas vienmēr ir iespējams, un tas nav liels šķērslis. Ir sketčī dažreiz satikties, protams, bet tā kā Latvijā tas vairāk nav tik sketčī, manuprāt. Man nebija izvēles iet prom, viņš man uz mežu aizveda, es tur nekur nevarētu aiziet. Tu varēji piedāvāt kaut kur citur aizmaukt, tev nebija tā kā obligāti jāiet uz to mežu. Bet jau nezināju, ka viņš man ved, es nekad neesmu bijis tajā pilsētā, es vispār nezinu, kas Ogrē, jā, interesants. Pagad, tu Ogrē viņus atveji? Jā, Ogrē. Nekādu mūžā no Ogres ar cilvēkiem nesatiku. No Ogres cilvēki nav īsti. Man sketči arī Rīgā ir.
Nezinu, Jā, Rīgas. es ogri arī baigi nepārzinu. Tur viss notiek. Tas ir centrālais narkotiku rajons, kāds vien ir tas lielākais. Varētu būt, jā. Bet tā kā, vienmēr cilvēki nebūs slikti. Tā kā, būs tādi slikti cilvēki, bet būs arī liela daļa ļoti labi cilvēki. Un tā kā to pieredzi svarīgi iegūt. Un tā kā tas kontakts arī, jo nākotnē vienmēr jums vajadzēs kaut kādu darbu vai vēl kaut ko. Un varbūt tas cilvēks tieši gūs kaut kādu izaugsmu, un viņš jums varēs piedāvāt kaut kādu darbu vai vēl kaut ko. Sievietes, teiksim tā. Es esmu saticis ļoti interesantas sievietes no kaut kāda Tinder un Juboķi. Viņi ļoti safe. Dzīvē ļoti safe, bet kad viņi sāk lietot alkoholu, viņas kā ļoti sāk dot jobu. Vai tev bija saitā? Ja tu normāli čiept, viņi piedzird. Nav svarīgi iemesls, kāpēc jūs darat. Ja? Nav svarīgi kaut kur iedzerat. Viņi sāk kaut huņu darīt, kā pilnīgāko huņu. Tev tur sāk tevi sist, sāk tev darīt kaut kādas lietas, kaut kādu huņu. Dzen tev pis smadzen. Man baigi tā nav bijis, bet ir tāda viena meitene, no kuras satiku Slovenijā, tā kā es dzīvoju. Viņa no Norvēģijas ir, es ar viņu esmu dzēris kaut kāds 3 reizes, un kā visas 3 reizes viņa vienkārši, tā kā es nezinu, man normāli jāiedzer, lai es piedzertos. Viņa izdzer 2 kokčus, un viņa vienkārši klūp tev virsū, un tā kā rīktīgi. Jā, man vēl nesen bija tāds prikals, jā. Šajā divānā, arī čiepa atnāca no tādas kvartālus šeit, un viņi vienkārši sāka klūpt virsū. Ņem grūži prom, un tātad, Jā. Un tu nevari neko izdarīt. Tu viņu ārā nesūties, teici, ka viņi tev roles varbūt paļahās were vēlāk. If the roles were reversed, Tā būtu izvarošana. Man personīgi nekas tāds nav bijis. Tas ir diezgan dīvaini, manuprāt. Es parasti no tādām aplikācijām, kā Tinders vai Jubo, es vairāk neskatos tās meitenes. Tāpēc, ka ļoti dīvaini tā ir. Tā tu Grindrī sēdē. Ko then? Kas tas tāds ir? Tas ir tas, kas tev telefonā bija ielādēts, ko tu rādīji. Ko es rādīju? Grinderi. Man nav grinders. Kur tu redzi grinderi? Nedzēs ārā. Es nedzēšu ārā, man nav grinders. What do you mean? Man nav grinders, reāli. Man nav nekur grinders. Kur tu tur centi čato? Ar centi? Viņš man uz telefonu rakstīja. Es viņam iedevu savu telefonu. Viņam ir mans telefona numurs. Bet tā kā, reāli, ar tādām meitenēm ļoti dīvaini. Tā kā, labāk ir pieiet reāli. Kurš var tas rozīnas rītis Nē, tas dzērums. Pirmkārt, viņas ir veselīgas un viņas ir ļoti garšīgas. Bet jā. Mums vēl pirms šitā podcasta mēs, pasūtījām Boltu, tu vēl te nebija. Un mēs mēģinājām sarunāt to indietas podcastu. Ko tu lej? Nopietni. Viņš teica, ka viņam jābrauc uz darbu, viņam nav laika. Jā. Bet viņš būtu atmalcis mērīgi. Būtu episkiem. Jā, bet meitenes no Jubo un tā tālāk ļoti dīvaini. Labāk ir reāli pieiet klāt. Kas ir Jubo? Tinders nepilngadīgajiem. Ja tas nepilngadīgs, to iet Jubo, un tur nepilngadīgs čieps. Kapteinis. Nē, tur arī pilngadīgs. Tur arī pilngadīgs, bet tā jau ir. Viņam jau tur 19, 20 gadi, bet tu skaties 15 gadīgiem fujakiem. Un kapteinis ir bijis pie manis, kad mēs no Jubo pasaucam kaut kādas 3 čiepas. Jā. Es nezinu, tu baigi atceries to vakar, bet to pastāstīt bišķiņu vairāk. Jā, karoči. Mums bija tāds sajūta, ka būs tā kā sevi meitenes, bet beigās atnāca. Sevi smūgis bija tajā profilā. Es neko neteicu, ka viņas bija smūgs un tā tālāk, bet tā kā varbūt viņam likās. Bet viņas atnāca un viņas reāli sāka, dot pilnīgāko jobu, Es varu definēt jobu, kā dot ir jobu, kad tu atnāc un tad, kad sāc runāt sūdi, praktiski. Tu visu laiku runā tādu nevajadzīgus prikols un vienkārši pilnīgi miskast stāstu.
Kas nevienam neinteresē. Mēs varbūt arī esam pilnīgi Tagad ir izkasti. reāli, mēs jobu dodam šobrīd. Mēs arī jobu dodam, bet mēs nedodam tādu traku jobu, kā viņas deva. Nē, bet skaties, ir savādāk, tā kā visi dod jobu, tā kā visi kompānijā dod jobu, tad ir safe. Bet, Jā. Bet viņas vienīgās deva jobu. jā, tad ir stulbi. Tas bija. Mēs sēžam, mēs esam tādi chill pipari, ja? Mēs esam apdolbījušies, un mēs tik un tā kā jūtamies tā kā 100 reizes gudrāk nekā viņi. Mēs tajā pašā laikā. Ar ko jūs apdolbījāties? Ar ko? Un mēs... Jā. Es par sevi nerunāju, es par sneakeru runāju. Un, nē, tā kā. Un tu jūties vienkārši gudrāks. Viņi sāknāk, dod jobu, tu jūties gudrāks. Tad uz beigās mēs viņus izdzinām nafig ārā. Nafig tādas vairāk nesaucam. Bet, ja ir interesi uz podcastu, jūs mierīgi varat atnākt un pastāstīt par savu pieredzi. Un, jā, uzmanieties no tādām aplikācijām kā Jubo un Tinder. Nekad nesauciet tādus. Ir īpaši nepilngadīgās nesauciet, viņas nav pie saprāta baigi. Ok, viens jautājums par vecinēm, kas dod jobu. Atceries, mēs bijām visi pie Raju, pa dzimšanas dienā jau. Un tur bija kāds 5 vecenes, kas reāli deva jobu. Varbūt to pastāstīt, bet viņš sīkāk. Kruču, ir kaut 3 no rīta. Un mums jau, tā kā man viena draugi jau sācies tās feelings, tā kā maukt mājās. Un tad viens džeks grib, lai 3 meitenes arī dodas mājās, jo viņām tur nebija vieta, un viņas tur neviens nelūdz. Viņām bija vieta, viņas jobu deva. Nu, labi, jā, viņas jobu deva. Un, tā kā, viņas nebeidza dot jobu, tā kā. Es uzreiz pateikšu. Mēs... Tas bija 5, nevis 3. Nu, 3 mums bija tāds feelings, bet 4, 5 jūs jau pateicāt, ka mums viņus vajag ņemt līdzi un iet projām. Bet kurš? Neviens neteica to. Raivs teica. Es teicu, ka es ar bēmbu aizdīšu viņas mājās. Un es biju normāli iedzers, un izrādās, ka man bēmbas nebija līdzi. Nu, nē, un skaties, un ķipam. Raivs saka, davai vāciet prom viņus, ja, ķipa, un mēs jau maucam projām, ja, un ķipa, nu labi, mēs palīdzēsim, ja. Un mēs paņemam viņus līdzi, un tā kā, es eju, man pilnīgs zajeps, tā kā, man vakars jau ir nobalēts, un viss tas, un tā kā, reāli besīja vienkārši, un tā kā, viņas vābuļo aizmugurē mums, tā kā, mēs ejam uz priekšu, es tāds saku, ķipa, draugiem, ja, tā kā, nu, maucam ātrāk uz priekšu, ķipa, maucam prom no viņām, tā kā, zabēja skrienam vienkārši. Un viņas tik turpina dot jobu, tā kā viņas tādu sūdu stāstīja. Tā kā, wow. Tā kā es viņām ķipa, sāku bļaut virsū, tā kā zabēja aiztais mūti, ķipa, jā. Viņa tik turpina gvelst, un viņa tāda, tu esi dusmīgs, oi, kāds tu dusmīgs, jā. Un es tāds aiztaisi jebalu vienreiz, saku, nu. Un tā kā reāli, ķipa, un reāli, viņas sapčkarēja man visu vakaru, tā kā. Un es biju tik priecīgs tad, kad es biju prom no viņām, tā kā, man bija paradīze vienkārši, tā kā. Un, jā, tā kā ļoti uzmanīgi tādām sievietēm, tā kā, reāli. Nu, tās pat nebija sievietes, tās bija meitenes. Un, jo sievietes reti, kad dod jobu, meitenes parasti vairāk dod jobu. Un tā kā tiešām ļoti uzmanīgi ar tādām un skrienat prom, ja jums ir kaut kāds problēmas, tā kā reāli, ja jums nervi netur kā man, tad labāk skrienat prom. Bet jūs beigās aizskrējāt? Nu nē, mēs neatskrējām, es nocietos, tā kā. Es reāli nocietos. Tad jūs vienā autobusā vēl braucat? Jā. Es tāds savu draugu, ķipt, es viņas nepazīstu, ķipt, es zabēju. Un viņas tik turpina tur dot jobu. Es neskatos atpakaļ, es paņemu un es cenšos aizmigt, tā kā man pilnīgi vienalga pa visu, tā kā man viņas reāli tā nobesīja tajā vakarā, un tā kā es vēl projām nevaru, tā kā aizmirst to prikolu. Tā kā, jā, ļoti uzmanīgi ar tādā. Vienmēr skatieties, ko jūs saucat uz savām dzimšanas dienām. No cik gadiem vajadzētu bērnam sākt lietot alkoholu, ja viņš dzīvo Latvijā? Kur 14? No 18. Cik gados tu sāki lietot alkoholu? Es pat neatceros, ir godīgi. Bet nav tā, ka es lietoju viņu, es vienkārši pamēģināju.
Un ir tādas vairākas reizes bijušas, kad es viņu pamēģināju. Un, jā, tā nav lietošana, tā ir pamēģināšana. Es pateikšu, kāpēc ir labāk sākt agrāk. Nu, tā, lai vēlāk dzīvē nesāktu. Jā, vairāk. exactly. Tāpēc Jā. tie, kas sākumā kaut kādus pirmos 20 gadus vispār nepamēģina, un viņi davais pamēģināšu, un viņi vienkārši sākas atkarību, viņi līdz 30, 35 vienkārši buhā, un neko nesasies dzīvē. Un, ja tu sāc to ātrāk, un tu jau pie 20 sāk apnikt, un tad tu viss, tagad es varu čilot. Un tad tu sāc veidot savu karjeru kaut ko tādu. Jā, tu vēlāk saproti vienkārši, ka tas nav vajadzīgi. Jo reāli, man arī bija tā diena, kad es biju nereāli piedzēries, es ar džekiem biju ārā, ja? Mēs nereāli tur kodām. Un man palika tik slikti, ka es negribēju dzert vairāk. Reāli. Es reāli negribēju dzert. Es kaut 6 mēnešus pēc tā brīža nedzēru. Man bija tāds hangovers, ka wow, šausmas. Un tas bija reāli kaut kādos 14, 15. Kāds pēdējo reizi dzēri? Es pat neatceros, ja godīgi. Nu tā normāli dzēri. Tā normāli, savā dzimšanas dienā, manuprāt. Nevajag lietot alkoholu, kamēr jūs vēl ir jauni. Kas tev glāzē pašlaik? Coca-Cola. Ar ko? Coca-Cola ar Coca-Cola. Tā ir šeit. Nē, bet reāli. Enjoy. Coca-Cola, enjoy. Nē, bet kā reāli, ja tu sāc lietot ātrāk, tu ātrāk arī beigsi. Es atceros, kad es sāku tā normāli dzert, tas bija jauns. Un tagad es jau par sevi tā, nav dzērums. Un tagad es jau vairs, nav prikols dzert, vienkārši, es jau saprotu to bezjēgu dzeršanai. Bet sākat lietot alkoholu kaut kādos 13 gados, kad jums vēl nav krimināla atbildība, jo... Laicīgs. Iesāc laicīgi un uz vecumdienām nesāc vispār. Bet, labi, Džek, maucam griezt apekšu. Katrs pa pitakam vai katrs pa 20-niekam? Es pa dešukiem tīšu. Kā jau cik tu metīs? 10 varētu, jā. Es domāju, es at pītaku ielikt. Labi, šaujam apikus, jā. Jā. Ar azartspēlēm gan nenodarbojoties, lūdzu. Tā ir reāla atkarība. Jā, tu īstenībā strādāji Evolutionā, ko tu pastāstīt par Evolution. Tur tā kā izskēms, viņi ir lielāks čens, dealerim uzvarēt, vai tu kā... Jo, loģiski. Pastāst, kā strādā, bet tu nedrīkst. Es nezinu, vai es drīkst. Es kaut ko parakstīju, bet es nezinu, ko es parakstīju. Ok, pastāst. Pastāstīšu tik, cik es domāju, ka es varu stāstīt. Vai viņi čīto? Nē. Bet vai viņiem ir advantage? Jā. Un viņi to ir tā kā, bet tas advantage ir vienkārši matemātiski ir izdomāts. Tur spēlētāji spēlē kaut vai pret godīgām kārtīm, un tās kārtas maisa, cik tu gribi, bet matemātiski tāpat vienmēr būs zaudētais. Un vienmēr būs mājā vienmēr būs pārsvars. Vienkārši jāspēlē ir atbildīgi. Ja tu esi downs... Es domāju, ka reāli jāspēlē for fun. Jāspēlē ar naudu, ko tev čīsta vienalga. Jā. Tu maksā nevis, lai dabūtu naudu, bet tu maksā, lai tu entertainments izklaidi. Tas tu aizies kaut kādu līvu akvaparku, tu samaksā, un tu jau nedomā, ka dabūsi naudu. Tu labi pavadīt laiku, un tas pats, ja tu aizbrauc uz kaut kādu kazino, tu nezinu, uzspēlēt pokeru, blackjacku, vienalga tu aizbrauc ar domu, ka, šito es maksāju, ar tādu domu, ka šī ir tā nauda, ko es ar izklaidi maksāju. Var zaudēt. Nē, pat nevis var zaudēt, bet tu zaudēsi. Tu jau esi zaudējis to naudu, ja aizdomātas tā. Tad ir ok, bet... Tu neesi jau zaudējis, tu vari uzvarēt. Nē, ar domu, ka tu vari uzvarēt, tur arī pazūd tā izklaide, un tu ej reāli, lai uzvarētu. Ir iespēja uzvarēt, tur ir čans. Nav vispār. Tas čans ir maziņš, bet tas ir čans. Nekad tu nebūsi uzvarētājs. Jā, tas gan slikti. Tas nav tā kā, tev nav labs prāts. Ilgtermiņā tu nekad nebūsi uzvarētājs. Tev nepatīk uzvarēt, es nesaprotu. Ilgtermiņā tu nekad nevari būt uzvarētājs. Man personīgi, es tikai esmu par uzvarām. Man nav tā, ka es nemāku zaudēt, man vienkārši nepatīk zaudēt. Man patīk uzvarēt. Es nezinu, kā tev ir. Es labāk izvēlos uzvaru. Es labāk izvēlos labi pavadīt laiku.
Nu, es arī labi pavadu laiku, bet tā kā ar uzvarēšanu. Okay. Kā tu izdomāji iet uz armiju? Nezinu. Pilnīgi novērsās, bet... Nu, es jau kaut kādos, 15 gados jau sāku domāt par to, ka jau štādi varētu uz kādu gadu. Un tad parādījās tā obligātais dienas, un es izdomāju, tā kā ideāli 11 mēneši, tā kā perfekts tāds laiks, tā kā... Tu parakstīji zvērestu? Nē, es vēl neesmu armijā. Jā? Es vēl iešu. Jā. Bet tu esi gatavs parakstīt zvērestu? Jā. Jā? Jā. Tu esi tā kā tajā... Tu esi tā kā prātā ar to, ka tev tā kā var izsaukt uz uz izsaukumu, jā? Jā. Ka tu aizstāvēsi savu valsti Jā. pret pilnīgākajiem veterāniem. Nu, jā. Jā? Labi. Tas ir labi, bet, tā kā jābūt uzmanīgam ar to. Galvenais satrinējies kārtīgi. Nu, jā, nu. Tur būs veterāni. Kā es būšu veterāns tad laiku? Labi. Man patīk, šeit tu jau sāc ar uzvaras prātu spēlēt. Man patīk. Šogam tikai uzvaras. Nu jā, ir forši uzvarēt, bet jāgatavojās papist arī. Nē. Ar tādu prātu. Un atkal podkastam jau ir beigās. Ja beigās. Neaizmirsti uzspēst laiku, uzrakstīt komentāru. Abonē, Bastīt čevs, podkasters. Sigma čevs, jau nebonē šokām. Paliksi pa līgumu, mēs paņemsim tevi priekšā, jo mēs esam Sigmas.